Mēs godinām mūsu novadnieku, mākslinieku, dizaineru, skolotāju un mākslas pētnieku Jūliju Straumu. Un paldies par to, ka šie darbi ir, kad viņi paliks nākotnē, mēs varēsim nodot nākamajām paudzēm un saglabāt savu skaisto vēsturi. Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzejā norisinājās pasākums, kurā tika atvērts Jūlijam Straumam veltīts grāmatas katalogs. Tas apvieno gan pētniecisku ieskatu mākslinieka dzīvē un daļradē, gan arī informāciju par viņa mantojumu, kas glabājas Gulbenes novadā, Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzejā un Druvienas muzejā. Jūlijas Straumes vārdu patiesībā mēs sākām Latvijā popularizēt jau būtu 8 gadi atpakaļ. 2018. gadā pirmo reizi Gulbenes novadā notika mākslas festivāls 2 jūlija un zinātniskā konference, kad gan par Jūliju Madenieku, gan par Jūliju Straumi devās pie mums gan tāli, gan tuvi, gan no ārzemēm, gan no Latvijas mākslas vēsturnieki, pētnieki uzstājās un pētīja viņu, un šī konference notika visus 7 gadus līdz pat 2024. gadam, un attiecīgi šogad, 25. gadā, mēs šādā formātā pieminam šos dižos mūsu novadniekus. Katalogs tapis pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumam. Šīs izdevums sākotnēji tika sagatavots un publicēts Gruzijā 2024. gadā un atklāja mākslinieka daudzveidīgo radošo mantojumu. Kataloga izstrādē iesaistījās Gruzijas mākslas pils sadarbībā ar Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzeju. Jūlijas Straumes nozīme ir milzīga nevien Gruzijas lietišķās mākslas attīstībā, bet arī Latvijas kultūras vēsturē. Viņa devums stiprinājis latviešu un gruzīnu draudzību. Esmu pārliecināta, ka šīs attiecības turpināsies arī nākotnē. Milzīgs paldies viņam par visu, ko viņš darīja Gruzijas labā. Viņš bija cilvēks, kurš patiesi iemīlēja šo valsti un visu savu dzīvi sekoja līdzi Gruzijas lietišķās mākslas attīstībai, aktīvi tajā piedaloties. Paldies arī jums visiem, kas šodien esat klāt šajos svētkos, lai gan esam tālu domās un sirdī esam ar jums. No sirds sveicu jūs šajos brīnišķīgajos svētkos. Taču 20. gadsimta sākumā, kad Eiropā parādījās jauna mākslas tendence, interese par japānismu, arī Jūlijs Strauma iedvesmojās no šī un radīja darbus, kuros atspoguļojās Japānas mākslas ietekmes. Šajā gadījumā šis mets bija viņa paša radītais mets. Pāvi bija domāts tapetēm un tekstilu mākslai, bet šajā versijā ir zīda paklājs, tebrīdza mezglots zīda paklājs pēc Jūlijas Straumes meta radīts. Bet tagad vairāk nekā gadsimtu vēlāk pasākumā tika atklāta arī tušas glaznojuma izstāde, kuras autora ir šobrīd Japānā dzīvojošā māksliniece Linda Konone. Viņas darbi kalpo kā tilts starp dažādiem laikmetiem. Pati māksliniece, lai gan pasākumā nevarēja ierasties, tāpēc tajā piedalījās viņas māma. Priecājos, ka notiek šis pasākums, un arī viņa ir priecīga. Nu pat viņa sēž Japānā kafejnīcā šai sakarā. Es, protams, esmu priecīga par savu bērnu, bet es vēl gribu pateikt, ka forši bērni ir foršām mamām, tāpēc es jūtos kā daļa no šī. Jūlijas Straumes atstātais mantojums joprojām iedvesmo etnogrāfus, amatniekus un meistarus, kuri to aktīvi pēta un izmanto savā radošajā darbībā.